Dodoties uz baznīcu, pēdējā laikā rodās jautājums, kādēļ tās vecākās kundzītes, kas iet gadiem uz baznīcu, nemāk uzvesties baznīcā, satiekot pazīstams, tik šausmīgi daudz runā. Kāpēc tā? Kāpēc viņām nav ieaudzināta tā pieklājība, tā cieņa pret dievnam? Jāņem pirmkārt vērā tas, kad ieaudzināt cilvēkam pret viņu grib neviens neko nevar, jā. Un par vecām tantītēm būtu tas sekojoši, kad viņas aiziet vienkārši pabūt svētvietā, satiekot cits savus draudzenes, labprāt pārmī kādus vārdus un viņas iekarst. Ja? Kāpēc tieši viņas to dara dievnamā? Tāpēc, kad ikdienā viņas nevar satikt konkrēts personas, varbūt viņas dzīvo patālāk un speciāli jau neies satikties, lai nodarbotos ar aprunāšanu vai ar kaut kādām citām diskusijām. Tāpēc dievnams un tādas vietas, baznīca, atbilst situācijai, kur varētu patrīt mēli, ja? Tāpēc, kad atmosfēra to atļauj, neviens tev nesodīs, neaizrādīs, un nebūs jau patīkam novērot, kā tās tantes tur čalo, bet te mēs varam atgriezties pie momenta, kad katram ir garīgi jāizaug, ja? Tad ir jāiemācās tajā brīdī pacietība pret šīm tantēm un jāsaprot, jā, jo sapratni ir jāiemācās caur Jēzus dotiem baušļiem, caur mīlestību un jāsaprot, ka pacietība, tas ir solis uz garīgu izaugsmu un mīlestības pilnveidošanos, jā. Ja mēs nevarēsim paciest gados vecāks cilvēks dievnamā, tas var norādīt uz to, ka mums trūkst pacietība arī pret vecākiem cilvēkiem ikdienā un vēl visur. Tas varbūt skan pārāk fanātiski, ja? Jo ne jau mēs esam visi tik pacietīgi, bet ja mēs nevaram samierināties ar vecāku kundzīšu sarunām, tad mums jāpameklē dievnamā klusāks stūrs vai jāapmeklē cits dievnams, kur tas nav tik izteikts. Bet tāds novērojums ir, un ar to jāsamierinās, kad tā ir vienīgā vieta daudziem cilvēkiem, kur remdināt savus tieksmes uz baumām un uz visādām citām sarunām. Tā tas arī notiek.